tu pastāstīji, par ko ir šis kurs? Šis kurs ir par to, kā sākt savu biznesu no pašiem pamatiem, jo mums ir daudz cilvēku, kas mācās ekonomiku, uzņēmēju darbību teorijā, bet reāli pat šeit, ja Zviedru ekonomikas augstskolā, cik no beidzējiem tiešām dibina savu biznesu un cik no viņiem pēc tam strādā veiksmīgi. Tā kā šī kursa ideja radās no tā laika, kad es mācījos Amerikā un esmu izgājusi šo kursu un tas ir mainījis manu dzīvi. Man jau bija savs biznes pirms tam, bet es atgriezos ar pilnīgi jauniem iespējiem un ar jaunu informāciju. Un es sapratu, ka ja mēs paņemtu šīs zināšanas un šīs praktiskās iemaņas, un kas ir galvenais, amerikāņu attieksmi pret biznesu, un atvest uz to un realizētu Latvijā, tad tas arī mainītu mūsu uzņēmējdarbības vidi. Jo kas viņu attieksme pret biznesu nav tāda kā mums, ja, ka vai tas ir slogs, tā ir atbildība, ko tad es jau labāk no 9 līdz 5. Business is fun, business ir brīvība, ja, business ir kreativitāte, ir iespēja darīt to, ko tu gribi un atbildēt arī pašam par savām kļūdām. Un man gribējās šo tiešām pasaulē izcilāko laikam pieredzi tomēr atvest uz šejieni un padalīties ar cilvēkiem. Galvenie temati, kas tiks aplūkoti un uz ko tiks likts fokus? Kurs ir ļoti praktisks. Nekādas liekas teorijas un runāšanas, ļoti praktisks un praktisks. Kādu rezultātu mēs sagaidām no kursa? Biznesa plānus, kas strādās, un tāpēc mēs mācām cilvēkiem, kā rakstīt biznesa plānu no pašiem sākumiem, ja? Kā salikt kopā savu biznesa vīziju, misiju, kā pielasīt personālu, kā izveidot mārketingu, kā izmantot sociālos tīklus, kā izveidot budžetu. Un tad pēc tam, kad katrs būs izgājis šim kursam cauri, mēs skatāmies pēc kāda laika, pēc 3 mēnešiem, un mums ir gatavi uzņēmumi, mums ir apgrozījums, kas ir palielinājies, ja? Mums ir daudz priecīgu cilvēku un jaunas darba vietas. Kā tika atlasīta auditorija šim kursam? Mums bija atklāts konkurss un pieteicās ļoti daudz, un mums ļoti daudziem bija jāatsaka, bet dažiem mēs tomēr nevarējām atteikt. Mums ir 60 cilvēki auditorijā, un visi ar kolosālām biznesa idejām, un ar degsmi un ar entuziasmu. Tā kā mēs sagaidām no šī kursa ļoti daudz. Vai pēc šī kursa tiks rīkoti vēl šāda veida kursi? Jā, viss ir atkarīgs no tā, kā kursu uzņems šeit un galvenais, cik efektīvs tas būs. Ja? Jo mēs veidojam vēlreiz tāpēc, lai taptu jauni biznesi, veiksmīgi biznesi, jauni uzņēmēji, un tad mēs skatīsimies, un ja mums izdosies sasniegt savu mērķi, tad šie kursi būs turpmāk un pieejami visiem. Veiksmīga biznesa atslēga. Ziniet, tikko bija ļoti labs padoms no amerikāņu pasniedzēja, kas ir šī kursa autors, ko mēs dzirdējām, pieslēdzamies no Losandželesas. Viņš teica tā, lai saprastu, vai jūs gribat būt uzņēmējs, kāds ir pirmais solis. Aiziet mājās, paskatieties spogulī, sev acīs un uzdodiet sev vienu jautājumu. Vai es pats pieņemtu sevi darbā? Un ja jūs atbildat, jā, man ir šaubas, jo jūs par sevi visu zinat, tad biznesa nav priekš jums. Bet ja jūs pasakat, jā, un es gribētu, lai man ir 100 darbinieki tādi kā es, tad biznesa ir priekš jums. Un veiksmīgā biznesa atslēgu ir ļoti daudz, bet es gribētu teikt ticība un neatlaidība. Tāpēc, ka es gribu kaut ko pamēģināt patstāvīgi strādāt tā kā uz sevi un varbūt nākotnē saviem bērniem kaut ko atstāt. Tas ir interesanti, aizraujoši, tā ir brīvība un plašdarbības lauks. Un savus uzņēmējiem vēl baidos saukt, bet cerams, ka pēc šī kursa man izdosies. Esmu biznesā tāpēc, ka protu vadīt, protu attīstīt mediju projekts no 95. gada. Kāpēc es esmu uzņēmēji? Tādēļ, ka es gribu savu laiku plānot pati, par saviem darbiem atbildēt pati un saviem bērniem atstāt kaut ko, ko viņi var atstāt arī vēl tālāk. Tāpēc, ka es sapratu, ka pietiek strādāt priekš citiem, un es nevaru strādāt no 8 līdz 5, man varbūt vajag strādāt no 10 līdz 7 vakarā. Kāpēc esmu uzņēmējs? Tāpēc, ka esmu bezdarbnieks.
Aplausi. Uzņēmējs, man liekas, tas process kā tāds ir ļoti aizraujošs. Katru dienu ir savādāk, kad mēs reti, kad zinām, kas būs tālāk uz priekšu. Kad ir iespēja veidot arī iespējams nākotni, vēsturi, vispārējo. Un kāpēc uzņēmējs? Līdz ar to, lai celtu savu sievietes pašapziņu, ka mēs arī varam, kā sievietes, daudz ko darīt biznesa jomā, un tātad sevi pašapliecināt. Paldies! Es esmu uzņēmējs, jo es esmu ambiciozs, gribu paveikt kaut ko nozīmīgu, un nevis strādāt citu labā, bet jā, pats būt noteicējs un, protams, pelnīt naudu. Varētu teikt, ka es esmu uzņēmēji tāpēc, ka man nepatīk pakļauties citiem, bet es pati gribu vadīt sevi un plānot savu laiku. Kāpēc esmu uzņēmējs? Tāpēc, ka man patīk galvenokārt izaicinājums. Jā. Kāpēc esmu uzņēmējs? Ļoti patīk valdīt pār savu laiku pašam, kad es pats nosaku savu dienas plānu un ritmu, un kur es braucu un ko es daru. Vēl neesmu uzņēmējs, bet ceru, ka būšu, jo ir pietiekami labs amats, pieredze un gribas strādāt uz sevi. Kāpēc es esmu uzņēmēja? Pirmkārt, tas, kad, lai gan man ir tikai 23 gadi, es jau esmu sapratis, ka es negribu strādāt citiem, un man ir arī jau attiecīgā biznesa izglītība, līdz ar to atvērt pašai savu uzņēmumu liekas tikai kā nākamais loģiskais solis šobrīd manā dzīvē. Paldies! Kāpēc es vēlos būt uzņēmēja? Jo pati sev uzskatu par ļoti uzņēmīgu cilvēku, un tāpēc gribu varbūt pati sev kaut ko pierādīt, un arī uzstādīt izaicinājumus, tā varētu teikt, un tas ir arī tas galvenais iemesls. Par uzņēmēju vēlos būt, tāpēc, ka gribu būt pats pilnībā atbildīgs, pats būt savu mērogu saviem panākumiem. Kāpēc esmu uzņēmējs vai vēlos tāda kļūt? Manuprāt, mani līdzinējie darba devēji nav spējuši novērtēt manu enerģiju, darba spēku, uzcītību, tāpēc arī vēlos kļūt par uzņēmēju un strādāt ģimenes biznesā. Un gribu būt uzņēmējs, tāpēc, ka man patīk būt neatkarība, gribu pelnīt vairāk un dot iespēju nopelnīt citiem. Jā, gribu savu laiku pati noteikti, nevis patapināt kādam citam. Un tas, ka es visu laiku vēlos attīstīt sevi. Laikam tādēļ, lai sasniegtu tos mērķus. Jā. Es gribu kļūt uzņēmējs, jo es gribu izmantot tās iespējas un brīvību, ko sniedz uzņēmējdarbība. Un tas ļauj īstenot manu vīziju par to, kā es vēlos dzīvot. Esmu uzņēmējs tāpēc, ka šajā jomā darbojoties ar citiem uzņēmējiem, tev lielāka iespēja sevi pilnveidot, kā arī nav darbinieku attiecības ar uzņēmēju bieži vien ir tādas, ka vienkārši esi ierobežots. Kad uzņēmums darbojas ar uzņēmumu, tev ir daudz vairāk iespēju un daudz vairāk kompromisu attīstīties un augt tālāk. Tāpēc, domāju, arī šeit cilvēki, kas ir šeit, var apvienoties un darboties kopā, atrast savas grupas un pilnveidoties. Un par uzņēmēju vēlos kļūt, tāpēc, ka vēlos piepildīt savu sapni. Paldies! Tā ir izraušanās no ierastās vides, tā ir būšana citā vidē, būšana starp citiem cilvēkiem, kas domā savādāk nekā es domāju. Un šeit es esmu, lai iegūtu tādu mazliet biznesa teoriju, tāpēc, ka es arī neesmu mācīsies biznesu. Man trūkst struktūras un tāda pārliecība, kā sakārtot to biznesu un kā iesākt. No šī kursa ceru sagaidīt, no kura gala man sāk, ko darīt, ar ko jārēķinās un kas sagaida. Esmu šeit, lai iegūtu zināšanas par biznesa stratēģiju, kā to realizēt un attīstīt. Es sagaidu, zināšanas ir lietas, ko es zinu, ko es tā kā saprotu, bet ir bailes, vai to es daru pareizi vai nepareizi. Un tās tieši finansu lietas un sistēma, kā pareizi ar to tik galā. No šī kursa sagaidu pilnīgi visu, lai zinātu, kā biznesu veidot lauku rajonā. Un šeit es esmu tāpēc, ka man ir vajadzīgs spēriens, un es ceru, ka es to spērienu saņemtu, lai es būtu uzņēmēja. Būtībā man šobrīd ir vajadzīga sapratne, es gribētu šeit iegūt kursā sapratni, kādā veidā inicēt biznesa eņģeļus vai investors. Kāpēc esmu šeit? Tāpēc, ka es redzēju šī kursa piedāvājumu, respektīvi ļoti labs teorētiskais un arī cerams praktiskais
segums būs. Un no šīm kursiem sagaidīt to, kad, lai gūtu apstiprinājumu, kas varētu būt uzņēmēji, nevis kas nevarētu, bet ka es tā kā varētu. Ko es sagaidu no šī kursa? Zināšanas, kuras vajadzīgas, lai to visu uzceptu gaisā. Un saprast, vai mana ideja ir realizējama, kā arī iegūt kontaktus, no kuriem var mācīties kaut ko šajā jomā. Jaunas zināšanas nekad nav liekas, jo sevišķi informācijas pārpilnības laikmatā. Un šeit esmu, lai uzzinātu, kas man ir nepieciešams, lai uzsāktu šo savu uzņēmēju darbību. Gribu saprast, ar ko atšķirās veiksmīgs bizness no savādāka biznesa. Principā man nekādas zināšanas biznesā nav. Ceru šeit viņas iegūt un arī pierreiz nebaidīties no tā, ka es jums to stāstu un, kā saka, arī iet tālāk. Piedrošināt sevi. Ko es no kursa gribu? Galvenokārt tātad ieiet eksporta tirgos, jā. Protams, arī labāk nostiprināties Latvijas tirgu. No šiem kursiem vēlos iegūt tātad zināšanas, motivāciju, tātad šīs tendences ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai un, protams, arī kontaktus. Kāpēc es šeit? Tāpēc, ka man pietrūkst tik daudz līdz kritiskai masai, lai beidzot pārlektu ierakumiem otrā pusē un kļūtu par darba devēju, nevis darba ņēmēju. Man tas pat varbūt nāktu pa labu kontaktēties ar cilvēkiem, kas ir šī jomā tieši šeit uz vietas, lai tieši tā, lai uzzinātu, kādas ir līdzības un kādas ir atšķirības. Un es pavisam noteikti esmu pārliecināta, ka pēc pirmās dienas, ka es noteikti iegūšu arī kaut ko jaunu. Kāpēc esmu šeit un ko es sagaidu no šī kursa? Droši vien kaut kādas strukturētas zināšanas, jo man nav it ne mazākās izglītības biznesa jomā. Esmu filologs, tātad strukturētas zināšanas, kontakti, kaut kādas jaunas lietas, diskusijas. Kāpēc esmu šeit? Gribējās atrast domu biedrus, kontaktus, ja cilvēks ir jau ar kādu ideju, viņš jau var būt partneris, jo te ir atnākuši cilvēki, kam jau ir kaut kas galvā, jau rosinās kaut kādas labas idejas, viņi jau kaut ko vēlas uzsākt. Gribētos sakārtot, strukturizēt, teiksim, savas zināšanas par biznesu un iegūt informāciju par starptautisku biznesu modeli. Es vēlos saprast, kā pareizi vēl uzrunāt potenciālos klientus un kā ar mārketingu strādāt. Es šeit esmu īstenībā tādēļ, lai saprastu, vai es mentāli un psiholoģiski varu būt uzņēmējs. Kāpēc es atnācu, lai uzzinātu un apzinātos vēl vairāk tās lietas, kuras man ir jāapgūst un jāizzina, lai es varētu radīt ilgspējīgu sistēmu, kas ražo naudu un zaļo dzīvesveidu. Šeit es esmu tāpēc, lai atsvaidzinātu esošās un gūtu jaunas zināšanas. Gribu uzklausīt cilvēkus, kuriem ir pieredze un no šiem pozitīviem stāstiem iedvesmoties. Kāpēc esmu šeit, lai gūtu kaut kādu iniciatīvu un motivāciju, arī papildināt zināšanas tīri varbūt tādā praktiskākā līmenī. Un tāpēc esmu šeit, lai vienkārši darbotos kopā, lai attīstītu idejas kopā un veidotu idejas šeit, lai viņi tālāk dzīvot un būtu ilgspējīgas. No kursa sagaida pozitīvu domu un enerģijas apmaiņu. Es domāju, ka mums vajadzētu kooperēties, jo tiešām latviešiem jāmācās no ebrejiem, no Izraēlas ekonomiskā brīnuma, jo ebreji tiešām visā pasaulē kooperējās un studē viens otru, latviešiem jādara tas pats. Paldies!